Šis ir otrais zvans. Es esmu Reinis Pozņaks, un es esmu piecēlies no dīvāna, jo dzīve man piespieda kļūt sabiedriski aktīvam. Mans vārds ir Juris Garjāns, audiogrāmatu un podcastu producents un zemessargs. Skan otrais zvans. Raidījums tiem, kuri nebēgs. Vasara pilnziedā, var teikt, vai karstumā, un ko gan, lai vasarā īsti runā, droši vien jārunā par ceļojumiem tālām zemēm. Šajā gadījumā droši vien tā tālā zeme mums būs Latgale. Sveiks, Reini. Vai tu esi bijis šogad Latgalē? Esmu bijis, kādu laiciņu atpakaļ aizvedu arī kolēģis no Eiropas parlamenta. Dažus bija aizvedis līdz Latgalei un līdz robežai. Labi, par to mēs vēl varbūt parunāsim, bet iepazīstināsim klausītājs ar mūsu sarunu biedreni, kura ir no Latgales. Varbūt lūdzu iepazīstini ar sevi, kas tu esi. Līga Kontrāte, Ludzas novada turisma centra vadītāja. Un ir saistība arī ar Ludzas amatniekiem un ar Latgales visu turismu. Ludza man tuva pilsēta, man tēvs no Ciblas. Tur netālu starp Ludzu un Ciblu ir kapi, kura puse ir Pozņaki un puse bija otrs kaut kāds uzvārds. Franapolis kapi. Jā, tieši tā. Tā jau jūs bijāt 18. jūlijā uz Diemžēl nebija gan, bet tur man arī vecais tās tajos un vecāmām tajos kapos. Tā mēs jūs aicinām nākošu gadu uz Eversmuižas svētkiem. Tiešām skaisti svētki. Kur nu vēl vairāk Latgale kā Ludza, un Latgale bija kādu brīdi. Šobrīd jau tā kā ir pazudusi no plašas publikas uzmanības loka ar sarunu par turismu apsīkšanu. Ja, tad divos vārdos atgādināsim, ka plaši izskanēja tādas ziņas, ka Latgalē vietējais turisms ir beidzies un ir pazudis un nokritis. Varbūt no šīs vietas jūs pastāstiet, kas tur īsti notika, cik ļoti nokrita, un mēs iepriekš runājām, jūs teicāt, ka jums ir arī dati vai cipari, varbūt jūs varat to situāciju noraksturot, kas tur bija un kā tur tagad varbūt ir. Kā jau katru gadu, pavasarī radās pirmās rezervācijas pēc turisma gada tirgiem, pēc Baltūras, kad mēs aicinājām uz Latgali. Bija pieteikušās grupas, pavasarī ir skolnieku ekskursiju sezona un bija daudz skolnieku ekskursiju pieteikušās un sākās jau arī rezervācijas privātajiem cilvēkiem savai vasaras atpūtē. Bet tad pēc tiem notikumiem ar droniem, ar šūnapraidi, kaut kā tās rezervācijas sāka strauji atteikties. Un pēc tās aptaujas, ko mēs veicām jūnija sākumā, kāda ir jūnija pirmajā pusē, kāda ir situācija, tad 70% cilvēku atsakot rezervāciju skaidri gaiši arī pateica, ka tas ir šūnapraides dēļ, ka cilvēki baidās, kad vecāki nelaiž arī savus bērnus. Lielākā daļa, pie 60% bija tieši skolnieku ekskursiju atteikumi, bija grupu atteikumi, ka cilvēki baidās un nezina, vai var braukt, vai būs droši un ko darīt tādā situācijā. Bija grupas, kas brauca, neskatoties arī uz to, un nekas traks nenotika. Bija pat dažas tādas, kas ietrāpīja taisnītais dienās, kad tā šūnapraide bija. Tās bija, teiksim tā, citas sajūtas, cita pievienotā vērtība, varbūt netik gaidīta, bet katrā ziņā viņi arī redzēja, ka nekas traks jau arī nenotika. Un tad pēc izskanējušām ziņām, kad ļaudis arī atteicās un pārdomāja braukt vai nebraukt uz Latgali, tad mums bija doma, ko tad darīt. Un tad Latgales turisma asociācija rakstīja vēstules, apzinājām situāciju, sapratām, ka nav labi. Un ja šitā būs visa vasara, ka mums vairs nepiesakās, jaunas rezervācijas netiek veiktas, apsvērām un aprunājāmies arī ar uzņēmējiem, ko tad viņi domā darīt, un tad uzņēmēji teica, ka daži samazinās darbinieku skaitu, kā 20%, daži samazinās pakalpojumu klāstu, arī pāri 20%, bet bija arī 20%, kas teica, ka apturēsim darbību. Un, ja mēs runājam skaidri un gaiši, tad bija arī tādi uzņēmumi, mums šodien arī ir, kas ir apturējuši darbību, un tās ir, teiksim, arī viesnīcas. Un tas vairs nav skaisti.
Nu, tad izlēmām, ka rakstīsim vēstules atklātās valdībai, prezidentam un ministriem un tā tālāk. Un to arī darījām, apkopojot skaitļus, jo, teiksim, provizoriskais finansiālo zaudējumu apjoms, tas bija tajā jūnija aptaujā, kad bija 10% bija vairāk par 10 000, 20% no 5 līdz 10 000 eiro. Paredzamais, un kaut kādi 28, 30% bija tādi, ka līdz 5000 eiro. Un tikai 34% tas bija līdz 1000, ka nelieli zaudējumi. Tas pa visu Latgali? Jā, pa visu Latgali tas ir, jā. Mēs Latgales turisma asociācija aptaujāja gan savus biedrus, gan uzņēmējus citus, teiksim, nav tā, ka visi 100% atbildēja, bet savācot tos datus procentos, to var runāt. Kāds tas kopsums apmērs, kādās cik tur sanāk kopā, tas ir 100 000 vai tur miljoni sanāk, cik jums? Jo man nav īsti skaidrs, cik tas liels biznes kopumā ir Latgalē turisms. Es saprotu, gan viesnīcas, gan kaut kāds kafejnīcas vai kas tur. Pārsvarā ir atbildējušas naktsmītnes, tad ēdinātāji, turisma objekti, aktīvās atpūtas sniedzēji, pakalpojumu sniedzēji un tā tālāk. Procentuāli es domāju, ka tie ir 100 000 eiro, jā. Bet tas bija jūnija sākumā, kad mēs vispār nesapratām, kas tagad notiks, jo ir atcelts un jauna rezervācija nav. Ir skaidrs, ka cilvēki ir nobijušies un viņi nesaprot ne cilvēki, ko darīt, ne arī mēs saprotam, ko darīt. Un tā bilde izskatījās diezgan bēdīga. Un pēc vēstulēm ļoti lielu pienesumu situācijas uzlabošanā deva tas, ka vairs tās šūnapraides tik aktīvi nelaida tautā, jo, kā mēs zinām, tad situācija ar presi, ka palaida, kad ir tāda dronu uzlidojumu iespējamība, viņa jau nenodarīja tikai Latgalē kaitējumu, viņa jau deva arī visai Latvijas turisma nozarei lielu sitienu zem jostas vietas, jo nav jau tā, ka tikai pierobeža zaudēja visai Latvijai, tas ir liels mīnus, jo cilvēki vairāk baidās braukt. Mūsu darbiņš ir to skaidrot, kad nav tik traki. Bet tātad Latgales turisma kritums, tas ir uz vietējo turistu, mūsu vietējo. Latvijas turistu vai ārzemnieki? Jā, un Rīgā tas droši vien tie ir ārzemnieki. Jā? Rīgā tie noteikti ir ārzemnieki, un pa Latvijas laukiem diži gaiši šogad neiet. Varbūt, ka tagad jūlijā un augustā būs labāk. Bet jūnijas, tāds pabēdīgs, cik es zinu, visiem reģioniem bija. Nebija tā, ka tikai Latgalē. Latgalē vienkārši šūnapredes dēļ izjuta vislielāko sitienu. Un šobrīd es priecājos, jo tā situācija pamazām uzlabojas. Un Latgalē tas zaudējums bija pārsvarā uz Rīgas, Pierīgas un citu reģionu lielo pilsētu turistu skaita. Jo tie jau veido Latvijas ceļotāji, kas pie mums atbrauc, un tie ir apmēram pāri pa 70%. Kā kurā novadā, citā mazāk, citā vairāk, bet principā tā ir lielākā daļa turistu, kas viesojas Latgalē, un ja viņi nebrauc vai baidās braukt, tad mums ir ļoti nopietnas kritums. Un tas nopietnais kritums, bija cilvēki, kuri ir pāri pa 60% mīnusā bija. Bet man ir tāds jautājums. Mēs šeit taisam raidījumu un visu laiku drusku dzīvojam ar tādu sajūtu, ka cilvēki par maz domā par drošību, par maz uztraucās, par nenopietnu novērtē situāciju, un te pēkšņi ir gadījums, kur izrādās, ka cilvēki ārkārtīgi asi to uztver. Vai jūs varat paskaidrot, kas tad īsti notiek? Tiešām cilvēki tik ļoti labi saprot tos draudus, ka viņiem tik ļoti tiešām ir bail no droniem? Tas bija, jūsuprāt, ir viennozīmīgi, ka tas kritums ir tieši dēļ tām šūnapraidēm un droniem? To turisti atceļot rezervācijas diezgan skaidri norādīja. Viena daļa bija tāda, kas pateica skaidri, ka tas ir šūnapraides dēļ un ka viņi baidās un nebrauks, un arī zvanot mums tieši tā arī prasīja, kā tad tur ir. Otra daļa pateica, vecāki nelaiž bērnus, vai vēl kaut kā, bet tas saistīts bija ar drošību, pilnīgi noteikti. Un tie ir 70% no rezervāciju atcelšanas paskaidrojumiem. 70% saka skaidri,
ka tas ir drošības. Tad labā ziņa šeit mums, godīgi sakot, caur visu to ir tāda, ka cilvēki tomēr seko situācijai. Nav tā, ka visa sabiedrība dzīvo un neko nezina par to, ka te kaut kas slikts notiek apkārt un ka vispār drons ir bīstams un kaut kas var uzsprāgt un tam līdzīgi. Jo mums visu laiku ir tāda sajūta, ka cilvēki pamaz par to domā, bet izrādās, ka domā ko. Jā, domā, bet tas arī parāda, tad, man liekas, labu, sliktu. Sliktu lietu, ka cilvēki baidās, jo viņi jau nezina, nesaprot, ko darīt. Tā kā es saprotu, tāpēc labāk ir nebraukt nekur, sēdēt mājās, jo vienkārši tu nezini, saproti, tu skaidri zināt, saprast, man drusku mulsīgi, jūs sakat, ka tas ir daļa šūnapraides, ja? Bet šūnapraide jau, tie 3 droni jau mums arī nokrita, ja? 2 tur Rezeknē pilsētā. Pēdējais 7. jūnijā, pēc tam tur nošāva to vienu, kas ir Bet skaidrs, ka sākumā tā šūnapraide bija varbūt haotiska un arī, man liekas, viņi tur 2 stundas pēc drona nokrišanas darbināti tika. Un skaidrs, ka viņi ir jāuzlabo, bet manuprāt, tas tā kā apstiprina to mūsu. Man šķiet, ka ja cilvēki tā kā zinātu un saprastu, gan draudz, gan zinātu precīzi, ko un kā darīt, tās bailes jau būtu daudz mazākas. Tu vienkārši pieņem, tā kā tu zini, ka braucot pa ielu ir jābrauc uz 90 un satiks noteikumi, ja, kur ir kaut kādas drošības prasības. Ļoti precīzs un ļoti pareizs paskaidrojums bija. Mūsu domas sakrīt šoreiz, jā. Es domāju, ka mums visiem ļoti pietrūkst izskaidrojuma un zināšanu, ko un kā jādara. Un šīs situācijas rādīja tieši to. Un tikko mēs sapratām, kas notiek un kā notiek, mēs pielāgojāmies, uzlabojām darbības, savas rīcības un zināšanas, un viss jau arī sakārtojās. Protams, ka ir jādomā Pastāstiet, kā jūs uzlabojāt, ko jūs izdarījāt, kas tas ir? Mēs visi kopā. Jūs jautājāt, vai to mūsu cilvēki izjuta tepat uz vietas. Protams, ka arī baidījās. Tajās dienās, kad bija šūnapraide un kad tie droni lidinājās, uz ielas nebija nevienas mašīnas un neviena cilvēka. Pilnīgi izmirusi pilsēta. Jūs par Lūdzu runājat? Pilnīgi. Jā. Kur es biju, vai ne? Un vēl vairāk ir jāsaka, ka cilvēkos trauksmi radīja tieši tas, ka nezināja, ko darīt. Mēs arī gājām uz domu un teicu, Klau, kur mums ir tuvākā patversme? Ja es esmu darbā, kur man savus kolēģus un komandu vest, kura ir tuvākā, kas mums jādara? Man ir mazbērni, kas viņiem jādara skolā, kā tagad notiek darbības? Ja man ir jāorganizē pasākums, kas man bija tūlīt 23. bija lielais Latgaļu tirgus Pilskalnā. Un tur ir lielas masas, tie ir pie 10 000 cilvēku šajā situācijā. Kā man jārīkojas, kā mēs tagad organizēsim, jo noraut pasākumu mēs arī nevaram. Tad soli pa solim visas šīs situācijas tika risinātas. Kā? Sapratām, kas ir jādara, kad jāorganizē pasākums, kādiem ir jābūt preventīvajiem rīcībām un darbiem, kā ir jāapziņo cilvēki, ka ir jābūt autobusiem, ka ir jāzina, kur vest, ir jāzina, kas būs vaļā. Protams, ka tas pirms tam ir jāsakārto, ir jāuztaisa darbības schēma un noteikumi, ja mēs to tā sauksim, rīcības plāns, un tam ir jābūt pieejamam cilvēkiem pasākuma vietā, un ir visiem, kas ir iesaistīti dalībnieki, man bija ļoti daudz mazie dejotāji, ko tie darīs, vecākiem ir jāsaprot, kas ir jādara, un viss noritēja ļoti labi. Kas to visu izdomāja jūs paši? Jā, mums vēl nebija tādu paraugu daudz, un es domāju, ka tagad tas ir katrā pašvaldībā izstrādāts, un to speciālisti, kas atbild par drošībām, to ir arī darījuši kopā ar pasākumu organizatoriem. Un arī skolās, teiksim, pamazām pirmās reizes, kad bija dronu uzlidojumi, tad jau nezināja, ko darīt. Kā pareizi rīkoties. Tas, ko darīja, sadzina bērnus koridoros, kur ir ties 2 sienu princips, un viņi tur tupēja visu dienu. Ļoti pareizi arī gala rezultātu es darīju. Tās stundas bija ļoti garas, jā. Un vai tas bija tieši tā jādara vai savādāk, pēc tam jau atrada labākos variantus. Ko tagad dara? Ar ko tagad, piemēram, atšķirtos jūsuprāt? Es neesmu izglītības iestādes vadītājs, es jums tā precīzi nepateikšu. Bet es zinu, ka sakārtots ir tā, ka zina, kur jāiet, kā jāiet, un vairs tik garas tās stundas nav, kad ir jāsēž koridorā. Protams, ka 2 sienu principu
ievērot, palika šis noteikums, un arī palika noteikums, kā sadarbojās ar vecākiem, jo bērnam ar vecākiem vienmēr ir visdrošāk, nevis kaut kur vienam pašam, un arī vecākiem ir visdrošāk, ja viņi zina, kur ir un kas ar bērnu, un ja viņš ir klāt. Un tā tālāk. Tur ir vesela rinda izstrādātu, kā saka, noteikumu, kas darbojās, bet jā, cilvēkiem bija bail nezināšanas pēc, un jo mēs vairāk zinām, jo ir labāka situācija. Un jo būs mazāk nevis risku, bet lielāka drošības sajūta. Manuprāt, šis ir tieši tas pareizais rīcības modelis. Jā, bet tur bija sākumā tiešām lielu to problēmu radīja šūnapraide tādā ziņā, ka viņa bija ļoti plaša un tāda, tev ir droni. Visi slēpjamies. Ja tas drons varbūt ir... viņa bija arī stipri pa vēlu. Tas ir vēl Rezeknē. Viņa bija tad, kad jau bija nokritis tas drons. Bet es saprotu, ka tieši tad arī mācījās no šīs situācijas. Arī drošības struktūras un militārās struktūras sakārtoja. Jo no tā arī, ka viņi bija tik nekonkrēti, arī bija tās ilgās stundas, kad tev ir viena šūnapraide, ka kaut kur pie Latvijas drons, visi Latgala sēž pagrabā, visas skolas, ja? Kur tad, kad viņi padara precīzāku, ja? Ka tev ir, vai tur ir teorētisks drauds, vai drons tiešām ir, kas parasti ir īsāks brīdis, un tas jau pusi problēmu noņem, ja ir, ko mēs visu laiku arī sakam, precīza informācija. Tas ir pamats visam, ja tu precīzi zini draudus, tu arī precīzi var rīkoties. Bet tas jautājums tomēr ir tāds. Jūs sakāt, ka visi kārtībā saprot, ka jums nav jau nekāda liela jēga teikt, ka nekas nav kārtībā, droši vien, ka viss ir labāk, bet vai jums tiešām, piemēram, pašvaldība ir izplatījusi kaut kādu, kā mēs te tā gudri sakam, rīcības algoritmu vai kaut kādas instrukcijas, kā to darīt? Jā. Ir, ja? Pašvaldība to darīja, ja? Jā, ir strādāts un teiksim, iestāžu vadītāji visi zina, kas ir jādara. Un ir arī skaidrojumi, un ir, kā jūs sakat, algoritmi. Un jo mēs esam pārliecinātāki un drošāki, ka pārējās struktūras zina, kas ir jādara, tad mums arī ir droši, jo mēs saprotam, ka katrs darīs savu darbu. Un tad kopā sanāks labi. Jo pirmajās reizēs, kad droni lidoja, tad, kad naktī tas notika, tad ir skaidrs, tā situācija līdz darba laika sākumam nebija beigusies, tad skaidrs, ka visi paliek mājās. Otrā reizē vai kādā no nākošajām reizēm tas bija tikko darbs ir sācies, un tā kā pēc tam, vai tieši 5-10 minūtes pirms tam. Tas bija tieši tad, kad nevarēja saprast, vai tā braukt uz darbu, vai nebraukt, vai darīt, vai nedarīt. Tas viss tā. Bet skaidrs, ka, teiksim, jebkurā situācijā arī būs tā, kad nebūs skaidrs, kas kā jāpierod, jādara. Jāatrod labākie risinājumi, un to parasti dot pieredze, un mums šī pieredze jau bija. Tas ir no vienas puses. Tas ir tas labais, ko šai situācijā var atrast. Ka mēs visi iemācījāmies, kā mums tagad darboties. Un ir skaidrs arī, ka, teiksim, cilvēki brauc uz Latgali kā turists, ka viņam arī ir skaidrs, kas jādara, ka viņš nebūs kaut kur ceļa malā pamests, ka arī tiem māju saimniekiem un objektu turētājiem, viņam arī ir skaidrs, kas tad jādara. Tagad visās viesmājās ir sarakstīns, kā rīkoties drona trauksmes gadījumā. Sarakstīns nav, bet es domāju, ka katrs ir izpētījis, ko viņam jādara būtu tādā gadījumā. Un tā ir būs jāizbrauc, jāapskatās, kādu viesmāju un jāapskat. Bet man jautājums ir, vai jūs varat pakomentēt, vai jums visā šajās procesā, kopš tā brīža, kopš jūnija sākuma līdz šim brīdim, vai jūs esat jutuši kaut kādu pilsētas Rīgas centra valsts palīdzību konkrētu? Jā. Pastāstiet. Latgales turisma asociācija uzrakstīja vienu vēstuli, bet Izlasīju. Atbildes. Galā sanāca, ka no piešķirtās summas tieši neko nevar izmantot reāli. Kas pa summu varbūt pastāstiet? Noteikumu dēļ. Jā, pastāstiet, kas pa summu, ja tad jūs prasījāt kaut kādas kompensācijas vai lūdzāt, vai kaut kā tā, pastāstiet. Mēs piedāvājām dažādus variantus, kas varētu palīdzēt mūsu saimniekiem, un tie bija gan apgrozāmo līdzekļu granti vai kādu, teiksim, bankas kredītu vai projekta summu atlikšanas vai kredītu kā brīvdienas.
Tie bija nodokļu atvieglojumi, tie bija PVN likmes samazināšana naktsmītnēm un ēdināšanai. Un tas, ko mēs visvairāk vēlējāmies, ir tāda valsts reklāmas kampaņa medijos. Tad, ja mēs ar mediju šūna praidi esam noņēmuši un ar mediju ziņām, tad ieliekam apakaļ tā kā to virzienu uz ceļošanu uz Latgali, bet izrādījās, ka to nevar neko tur tā ļoti konkrēti izdarīt, un tad rakstīja otru vēstuli asociācija, un paldies Ieļenai Kjaško, kas ir mūsu Latgales turisma asociācijas valdes priekšniece. Viņa ar savu komandu ļoti daudz strādāja ar visām iestādēm un arī ar uzņēmējiem, un tas bija tiešām milzīgs darbs un non-stopā. Un šobrīd es saprotu, ka ir beidzot nonākuši pie nesen es zinu, ka bija tiešraides un sanāksmes vēl pēdējās ekonomikas ministrijā, ir nonākuši pie kaut kādiem risinājumiem, kad kaut kādas naudas tām kredītu brīvdienām un atbalstam caur Altumu būs. Tur gan ir lieli noteikumi, bet tā vienmēr ir, kad ir iesaistīta valsts nauda un ir rasti arī risinājumi tām reklāmas kampaņām. Un es saprotu, ka ar 1. augustu laikam sāk rādio skanēt arī reklāmas. Labi, reklāmas ir labi, bet jūs pieminējāt par kaut kādiem noteikumiem, vai jūs esat pati pētījusi tos noteikumus un prasības, lai saņemtu šo atbalstu, vai tur ir kaut kā tā, ka tas ir izpildāms, vai cik tas ir reāli? Izpildāms tas ir, bet cik daudz ņemsies ar to un strādās, jo tas nav neviegli, nevienkārši. Kādā ziņā tīri sagatavot to dokumentāciju, ja? Tiem, kam ir konstatēts apgrozījuma kritums vairāk kā 50% apmērā, izveidot atbalsta programmu apgrozāmo līdzekļu sekšanai darba algām un kredīta saistību maksājumiem. Nosakot, ka atbalsts ir ne vairāk kā 50% no kopējā apgrozījuma krituma mēnesī vienam komersantam. Bet tas viss, protams, ir jāpierāda ar dokumentiem un tā tālāk. Bet tāda lieta tur iestrādāta ir, jā. Vārdu sakot, tas nav tik vienkārši, ka valsts saprat, ka ir kaut kāds ekstrēma situācija, ka vienkārši izdala. Jūs teicāt pa 100 000, tad visticamāk tam tomēr nevajadzētu pat daudzus miljonus, ja vienkārši paņemt un iedot visiem 100 000 iztērēt šo visu administrējot no valsts puses. Tas izklausās atkal tomēr tā kā parasti Rīga risina Latgales problēmas, ja tā teikt, izstrādā plānu. Mēs esam priecīgi, ka mums brauc cilvēki un atstāja savu naudiņu. Un, šobrīd grupas nav atgriezušās tādā apmērā, kā viņas bija iepriekšējos gados, bet parādās individuālie turisti, parādās mazas kompānijas, parādās ģimenes. Šodien pat man Ludzā bija viena dzimta atbraukusi, un tur bija cilvēki gan no Latvijas pilsētām, gan no Amerikas štatiem vairākiem un Vācijas. Tā kā un ko viņi saka? Mēs priecājamies, ka brauc. Vai viņi tā paši atnāk kā pārā un skatās, kur jums tie droni, vai tik traki nav tiem ārzemniekiem? Vairs neprasa. Pirmie, kas brauca pēc tam jūnijā un jūlija sākumā, tie drusku tā kā skatījās, un tad mēs parunājām, kas bija interesanti. Nezinu, kā citās pilsētās var atšķirās katrā vietā drusciņi savādāk, bet man vairāk brauc ārzemnieki nekā latvieši. Un tad es viņiem jautāju, vai te jums nav bail? Viņi teica, piemēram, Igauņi. Viņi teica, mums jau līdzīga situācija. Austrum Igaunija brauc Dienvidu Igaunija arī ar grupām. Tās bija tās grupas, kas neatteica un kas tā rīko, kas bija rezervējušas lielās grupas, tās arī brauca. Polijā raķetes krīt. Mums jau līdzīga situācija, mēs jau nebaidamies. Mēs saprotam, kas tas tāds ir un ko darīt un tā. Lietuvieši brauca un individuālie turisti arī no Eiropas, teiksim, vācieši tagad ir iegājušies ceļu nevis pa Via Baltiku, brauc apceļo Baltijas valstis, bet pa austrumu pusi, jo viņi uzskata, un mēs arī tā stāstam, ka te ir daudz autentiskāka tā pieredze izpētīt un iepazīt Baltijas valstu tautas tieši caur laukiem un nevis pa galvaspilsētām izbraucot. Jūs brauciet pa šo pusi uz augšu un tad pa vidu apakaļ vai gar jūras malu, un tā viņi parasti arī dara.
Un jā, viņi teica, ka viņiem ir pat interesanti te redzēt dažiem, kā te notiek un kas te vispār notiek, kāda ir pierobeža Eiropas Savienības austrumu pierobeža. Viņi pat gribētu labprāt piebraukt pavisam pierobežas, bet tur jau nelaiž. Bet, jā. Bailes viņiem Patiesībā es vienkārši tikko arī iepriekš Twitterī gāju cauri, kā zināms, premjeras arī aktīvi aģitē braukt visus Latgali, un tad sociālos ir īstenībā diezgan, vismaz pārdesmit, es esmu pamanījis, cilvēku atsaucoties aicinājumu. Es tieši divus redzēju. Labi, nav svarīgi 2 vai 6, bet kas man bija ļoti interesanti vērot, ka lielākā daļa ir ļoti pārsteigti, cik Latgale ir sakopta un skaista, ka kaut kā cilvēkiem, es nezinu, kāds tas priekšstats, ka viņi tur 30 gadus vai 20 atpakaļ bijuši, un tad faktiski tā Latgale ir pašiem latviešiem tagad daļa tiem droniem. Īstenībā tāds jaunatklājums, ka visi pievērš uzmanību, sāk braukt atpakaļ, stāstīt draugiem, cik patiesībā tur ir skaisti, cik tur ir sakopti, un tāds pašiem par sevi pārsteigums. Ja? Tas pirmais vilnis bija Covid laikā, kad atklāja Latvija Latgali, un tiešām mums bija braucēji, un mēs priecājāmies. Un, ja mēs tā godīgi runājam, tad prezidenta un arī ministru prezidenta aicinājums apmeklēt Latgali, un arī tas, ka viņi paši viesojās, pabrauca un kaut ko rādīja no tiem uzņēmējiem vai no ceļa vai ar cilvēkiem, ka tas ļoti iedarbojās. Īstenībā tā bija vislielākā un vislabākā reklāma. Tas nozīmē, ka šī te strādāšana ar cilvēku prātiem, tā būtu vispareizākā tās naudas un atbalsta tērēšana. Ja? Tad izdomāt pareizos veidus, kā cilvēkiem pateikt, iedrošināt, varbūt nedaudz piepalīdzēt ar kaut ko, bet ja cilvēkus iedrošināt, tad aizbrauc. Kas tā Latgale, tas ir it kā tālu, bet tas tomēr tas ir automašīna aizbraucams. Ja? Un to esi tur, un tad, kad tu esi tur, tad tu reāli atbalstīt Latgali, atstājot tur naudu. Es gan teiktu tā, ka man lielākā bremze braukt uz Latgali parasti ir tāda, ka es tur nevaru dabūt labu pilsētas kafiju nekur. Jūs man priedodiet, protams, bet labas kafijas Latgalē. Nav tik traki. Ir kafijas. Bet labi, tas ir vienīgais trūkums. Mums arī ir labi kafijas automāti. Varbūt, ka ne visur, bet ir. Ir laba kafija. Es vēl par Latgales cilvēkiem. Mēs pirms pusgada sākot jau drīz būs gads, sākot vienu no pirmajām sarunām bija ar Ilgu Šuplinsku. Mēs parunājam par Latgali. Kā jums šķiet šobrīd tā situācija ar Latgales cilvēkiem un šo te drošības situāciju kopumā un saprašanu par to, kur dzīvojam un kas mums vai draud vai kas nedraud, kas mūs sargā, kas ne? Vai jūs jūtat, ka ir kaut kā tā kā nostabilizējies un kļuvis labāk, vai cilvēki kļūst arvien tomēr uztrauktāki? Kā jūs varat to kopumā no savas personīgās pieredzes vai darba pieredzes vai kā? Stereotipi jau mums parasti dzīvē darbojās ļoti labi, līdz brīdim, kamēr viņus kāds nesalauž. Kā redz, kas notiek arī ar Latgali, kad atbrauc, tad izrādās, ka ir ļoti skaista zeme un viesmīlīga, un ir ko te darīt un redzēt un piedzīvot. Tā ir. Ja mēs runājam par drošību, manuprāt, tā kā es teicu iepriekš, ja mēs izpētam un redzam, kas kā ir, tad tomēr tā drošības sajūta auga. Un man šķiet, ka viņa ir augusi, ka vairs nav tik trakas bailes. Es nezinu, kā ir Rīgā, bet mums te uz vietas pilnīgi noteikti ir drošības sajūta ir liela. Tad varbūt, tas izklausās tāda beigā paradoks, ka tie dronu ielidojumi ir likuši sajusties drošāk. Tādā ziņā, ka mēs vairs nevis teorētiski no kaut kā nezināmā baidamies, bet jau diezgan droši zinām, kas tas ir un ko ar to darīt. Starp citu, armijas klātbūtne visticamāk ir militāru cilvēku klātbūtne ir vairāk redzama pēdējā gada laikā. Vai kā tas iedarbojas uz cilvēkiem? Teiksim atkal, tā, ka stereotipiski tu redzi armijnieku, tas tā kā liek tā mazliet satraukties, bet no otras puses, ja tu viņu tagad šajā situācijā redzi šeit, tad tu arī zini, ka tevi sargā un būs labi. Un ja tu viņu redzi katru dienu, tad tu pierodi. Un ja viņš vēl pie tevis nāk ēst vai nāk apskatīties kaut ko,
Un tad tu pavisam saproti, ka viņš ir arī cilvēks un kad ir labi, ka viņš te ir. Nu, tā. Vārdu sakot, tas būtu jāturpina. No tā noteikti nevajadzētu baidīties. Ja? Kā mūsu pieredze rāda, mēs nevaram noslēpt ne to dronu lidošanu, ne tās armijas klātbūtni. Pareizi ir viņu neslēpt, pareizi ir viņu rādīt, un cilvēki pieradīs, sapratīs, un ar laiku mēs nokļūsim tajā, ka mēs saprotam, kur mēs dzīvojam, ka mums te patais tā meža ir tas nelietas, ja? Un tā mums jādzīvo ir. Jāatrod veids. Ja? Tā pierobeža ir pierobeža. Mums ir jāsaprot, mēs esam sapratuši, kur mēs dzīvojam, mēs esam sapratuši savu lomu un vietu, un mēs esam sapratuši, ka te nebūs tā, kā ir visur citur, un ka te ir jābūt drusku savādākai tai dzīvošanai un drusku savādākām arī attieksmēm. Un tas nozīmē, ka mēs tomēr arī sagaidām to drusku savādāku attieksmi arī kā uz pierobežu no valsts un no Eiropas Savienības. Un tā tam vajadzētu būt. Ja mēs ļoti skaisti Marika Čerņauska kādreiz pateica, kad Latvija ir tā kā sakša un tās malas ir tās rakstēnās malas. Viņas ir jāveido rakstēnas, viņas ir jāveido, lai šeit dzīvo cilvēki, tad viņas te būs dzīvības pilnas un drošas līdz ar to. Manuprāt, tā ir vislielākā valsts aizsardzība tieši šajā ziņā. Ka ja te dzīvos un viņa būs dzīva un droša ar cilvēkiem, tad viņa arī būs droša mala. Un, protams, mēs arī saprotam, ka pierobežā ir militārās struktūras, mēs saprotam, ka te ir arī aizsardzībai, teiksim, veltītas teritorijas un aprīkojums un tā tālāk. Un mēs saprotam arī to, ka, ja kas, tad mēs pirmie arī redzēsim, kā mēs arī tagad to redzējām. Ja? Bet jo mēs vairāk zinām, jo mēs vairāk saprotam, jo mēs drošāk jutīsimies. Un tas, ko es ļoti gribētu uzsvērt, ko es sajūtu šajā jūnijā, tā kā es teicu, man bija liels pārsteigums, ka ļaudis nobijās un mēs sajūtāmies atmesti, pamesti. Kad mēs nesajutāmies, ka mēs esam viena Latvija. Jūs tur tieciet arī paši galā. Mums te bail ir. Ļoti negribētos vēlreiz šādu sajūtu piedzīvot, ļoti gribētos, lai mēs esam kopā. Jo skaidrs, ka viena puse būs pirmā un otra būs varbūt ne pirmā, lai gan to nevar zināt, ja ir kādi neparedzēti gadījumi un nedod Dievs. Es domāju, ka viņi nebūs, ja mēs labi sagatavosimies, bet lai mēs esam kopā, lai mēs viens otru balstam un turam. Labi, es domāju, uz šīs te optimistiskās nots mēs teiksim paldies jums un laidīsim atpakaļ pie darbiem. Jums jau vēl diena tikko sākusies, ja pulkstens vēl tikai 6 vakarā. Jums noteikti vēl turisti nāks un ies vēl šovakar. Un plānojam braucienus uz Latgali. Jā, acīm redzot, kaut kas mums jādara ar to Latgali. Jāizdomā, kā mēs varētu te vēl, mēs ierakstīsim kaut kādu no sevis kādu dziesmiņu, mēs varētu tev mēģināt parunāt latgaliski, trasmīgi, smieklīgi tas izklausītos. Mums abiem senči ir latgalieši, bet mēs droši vien nespētu. Tā mums vienas asinis. Tad bijsit veseli, i braucit itamā sasdiņi iz pilsētas svātkiem iz Lūdzu. Paļģis. Paļģis, jā. Labi, paldies jums un uz redzēšanos. Jā, paldies. Veseli. Prieks, ka noklausījies raidījumu līdz galam, un ja tas, ko dzirdēji, tev šķiet vērtīgs un atbalstāms, es aicinu tevi ziedot paša izvēlētu summu raidījuma stiprināšanai. Saiti uz ziedojumu Buy Me a Coffee atradīsi sērijas aprakstā un mūsu mājaslapā. Paldies, ka klausies, un tiekamies jau drīz nākamajā sērijā.